Labs vakars jūs mājās. Un patiesībā tas stāsts, kāpēc jūs šodien droši vien šeit klausties, lai arvien skaidrāk saprast par to, kas tam mūs sagaida maija pirmajās dienās. Un maija pirmajās dienās patiesībā mūs sagaida pāris svarīgas lietas. Un viss, kas ir laiknotā, kādu laiku jau darbojušies, saprot, par ko ir runa. Varbūt tās, ja šeit arī ir kāds jauns cilvēks, tad nojautīsiet, par ko un cik efektīvi patiesībā šī programma darbojās no 1. maija. Bet, sāksim patiesībā ar dažām lietām. Mums ir daži jaunumi, kas ir no maija, un viena no lietām, kas ir no maija, mums ir iestāšanās maksas, mums ir vairākas. Jūs zināt, ka iestāšanās maksas mums ir gan bez maksas var iestāties, gan 299, bet jaunums ir šī te paka, kas ir 1299, kas jums uzreiz apstiprina arī prēmiju raudas marketer status. Un ko jūs iegūstat par šiem 1299 eiro? Jūs iegūstat reseller paku, kas ir jūsu lojalitātes programma. Un jūs par 1000 eiro iegūstat reseller kampaņas paku, kas jums ļauj pēc tam iegādāties Infinity Cloud, jeb Infinity programmas Cloud. Svarīgi saprast, ka šie 1000 eiro, kurus jums arī ir jāsmaksā sistēmā, patiesībā 500 eiro no šīs summas jūs varat iztērēt pēc tam pie sadarbības partneriem, kas darbojas kā e-voucher kompānijas vai arī dāvana kāršu uzņēmumi, kas ir mūsu Maxim un tā tālāk. Šis ir tāds foršs jaunums, jo līdz šim mums bija vajadzīgi papildus 5 aktīvi pircēji, taču no šī brīža mums šie 5 aktīvi pircēji vairs nav vajadzīgi. Un mums nav vajadzīgs arī nekas cits, ne aktīvs easy shops, nav vajadzīgs neviens pircējs, kas ir pēc tam, neviens arī marketers pēc tam. Mēs varēsim vienkārši 1299, kā mēs iestājāmies, uzreiz nopērkam Infinity Cloud. Šādu klaudu var iegādāties vienreiz gadā. Tam nav nekāds sakara ar EC4, kas būs maija vidū. EC4 būs atkal citi noteikti nosacījumi, tos mēs zināsim māja 2. nedēļā, visticamāk. Bet līdz tam mums ir pāris foršas un interesantas lietas. Un viena no tām ir tāda, kad pirms es viņu izstāstu, man ir svarīgi, lai jūs saprastu, kas ir balans programma un kādā veidā šī sistēma strādā. Un katrs marketeris, kurš pievienojas Laiknet ģimenei, viņš saņem patiesībā izmaksu veidus vairāk kā 17 dažādos veidos. Viņam tiek izmaksātas viņa komisijas, viņa naudas un viņa peļņa. Un viena no tādām sistēmām, kas ir patiesībā viena no 2 svarīgākajām, ir šī te balans programma. Fiziski viņa tāda ir izstāsta jūsu profilā un ko tas nozīmē. Katrs marketeris, kurš pievienojas ar kaut kādu naudas summu, katru 50 eiro viņam izveido 50 shopping punkts, ja vienu šādu zilu vienību, kur sauc par personīgo unit vienību. Un šo visu sistēmu sauc, ka mēs pildām balans programmu, kā piemēram, jūs pievienojat sistēmā vēl vienu pārstāvu, kurš pievienojās ar 3 unit vienībām, viņas visas jūsu balans programmā turpina krāties virs jūsu zilās unit vienības. Un tad viss notiek tieši tāpat tālāk, jūs pievienojat nākamo cilvēku, jūs pievienojat nākamo cilvēku un nākamo, un sistēmā nofiksējās kaut kāda veida rezultāts. Kā jūs redzat, dotajā brīdī mums izvietojās 3 pa labi, 3 pa kreisi, un balans kategorijā numur 1, tajā brīdī, ka jūs sasniedz šo rezultātu, jums izmaksā ārā 6 eiro. Bet sistēma turpina strādāt, jo tad, ja jūs pievienojat, pieņemsim, uzņēmumu, kurš dala veiksmīgi kartus, un viss šīs kartas iepērkās, viss šīs kartas arī ģenerē punktus, un tieši tāpatās, kā sakrājās kopā 50 shopping punktu, tā viss šī pircēja unit vienības, viņas ir baltā krāsā, izvietojās jūsu balans programmā virs jūsējās. Balans programmas tā loģika ir kāda, ka šī ir bināra sistēma, un katra nākamā rinda ir 2 reizes garāka. Un šajā gadījumā mums ir 7 un 10 izveidojās. Jūs saņēmāt, kur rakstīts BC1, jūs saņēmāt kad nofiksējāt 5, jūs saņemat papildus vēl 10 eiro, un tagad nofiksējās 10, jūs saņemat vēl papildus 14 eiro. Un tādā veidā pie 15 jūs atkal saņemat 22 eiro, pie 20 jūs saņemat vēl 26 eiro, un pie 25 jūs saņemat vēl 32 eiro. Patiesībā tādā veidā pie jūsu aktīva darba, kad jūs pildat savu balans programmu no jūsu aktīvā darba, kas ir marketeri pievienošana un uzņēmuma pievienošana, jūs esat saņēmuši 110 eiro. Un tajā brīdī, kad jums izvietojās 35 pa kreisi, jūs saņemat vēl papildus balans bonus, kas ir 400 eiro, kurus jūs turpmāk varat tērēt pie sadarbības partneriem. 400 eiro ir nosīta nauda, kas ir kurus varat tērēt, gan jūs varat viņu pārsūtīt, gan jūs varat pirkt dažādas lietas, kas saistītas ar Laiknet, bet balans bonus ir nauda, kuru patiesībā jūs saņemat tādā veidā papildus, un kopā jums tādā veidā summējās 510 eiro. Tad nākamais patiesībā slaids, kam es gribu vērst uzmanību, ir
slaids, kādā veidā mums notiek ne tikai savas balances programmas pildīšana, bet mēs varam patiesībā pildīt arī citu veidu balances programmas, kas ir pasīvas. Un ko tas nozīmē, lai jūs saprastu? Mūsu personīgā balances programma un naudu personīgajā balances programmā mēs saņemam tikai un vienīgi tad, ja mēs paši esam aktīvi un mūsu komanda ir aktīva. Un papildus mūsu balances programmai, Laiknet profilā jums ir vēl 3 neatkarīgas balances programmas, kas ir pasīvās balances programmas, kuras pildās neatkarīgi no jūsu darba tālāk. Jo tajā brīdī, kad jūsu personīgajā sistēmā jums izveidojās 5 kreisi kādai no jūsu unit vienībām, jūs saņēmāt bonus unit vienību, ja bezmaksas šādi bumbiņu savas valsts nacionālajā balances programmā. Tad, kad jums ir 10 kreisi, tad jūs saņemat šādu kontinentālajā, un pie 15 jūs saņemat pasaules balances programmā. Un tad, kad jums atkal ir 20, jūs šādu bumbiņu saņemat vēlreiz Latvijā. Patiesībā mēs saņemam papildus bumbiņas Latvijas nacionālā balances programmā, un Latvijas nacionālā balances programma pildās neatkarīgi tieši no jums paša, bet pildās no tā, cik daudz cilvēku Latvijā strādā un cik daudz visiem Latvijas marketeriem veidoja šis 5, 10. Tas nozīmē, pat ja jūs kādreiz iestājaties un ievietojat bumbas Latvijas nacionālā balances programmā un vairs nekad dzīvē neko nedarat, tas ir tikai laika jautājums, kad cilvēki, kas šajā valstī strādā, turpinās pildīt šo balances programmu un agrāk vai vēlāk jūs par savu vienību arī saņemsiet savas samaksas. Tad mums ir šādas bonus vienības. Forši saprast, ka bonus vienības vēl arī rada bonus vienības, jo tā, ka jūs esat saņēmis Latvijas nacionālā kategorijā bumbiņu, un aiz viņas atkal izvietojies 5 un 5, un 10 un 10 un 15 un 15. Jūs vienmēr pa visām šīm te saņemat bumbiņas, un bonus vienības rada atkal jaunas bonus vienības un jaunas bonus vienības, un tādā veidā vienkārši šis nebeidziamais cikls, ja jūs esat dabūjis bumbas šajā sistēmā iekšā, viņš patiesībā nekad nebeidzās, un jūs vienmēr saņemsiet arvien jaunas bonus vienības. Patiesībā, jo valsts ir tukšāka un valsts ir neattīstītāka, jo ir vērtīgāk šīs bumbas dabūt šajā balances programmā, jo valsts ir attīstītāka, kā pieņemsim, mums ir Itālija, kurā ir pietiekami daudz marketeri, ir pār pa 2 miljonu, man liekas, jau karš lietotāji, ir vairāk kā 30,000 partneru kompāniju. Ir diezgan neprātīgi pirkt bonus bumbas šajā sistēmā, jo šī sistēmā nosīt augšā rinda ir šausmīgi plata un tās bumbas kustās, mēs tā saucam, kustās pietiekami lēnām. Tāpēc loģiski, ka prātīgi tas, ko visi gribētu nosīt ielikt dabūt šādas vienības, pirmais gribētu ielikt vienību vai 2. vietā vai 3. vietā. Jo tādā veidā tu vienkārši saņem turiem vairāk bonus vienības. Ir diezgan slikti dabūt šīs bonus vienības pašās beigās, ja dabūt vienības pašās beigās. Labāk vienmēr ir loģiski pašā sākumā, jo tādā veidā vienkārši mēs varam nopelnīt to no ātrāk. Un tas tās šodien patiesībā tā svarīgā lieta ir par ko? Svarīgā lieta ir par to, ka no 1. maija mums būs speciāls piedāvājums, un speciāls piedāvājums būs uz ko? Šis karogs reizā pusē. Ja es nemaldos, tad tas ir Malaizijas karogs. Varbūt tās es kļūdos un es kaut ko galīgi sajaucu, neilcēs ne tādu karogu, bet šis ir Malaizijas karogs un Malaizijas balances programma atturās. Viņi būs vaļā tikai 7 dienas. Malaizijas balances programma ir pilnīgi tukša. Tajā nav nevienas bumbiņas doto brīdi. Un visai pasaules marketeriem būs iespēja no 1. maija līdz 7. maijam sakrāmēt šajā balances programmā iekšā bumbas, un jautājums būs, jo jūsējās bumbas būs pirmās, jo ātrāk jūs saņemsiet savu naudu un savu nopelnīto. Un cik daudz var nopelnīt un kā darbojas šī sistēma? Svarīgākais tas, ka tas ir pilnīgs tukšums, un ja mēs skatāmies no pieredzes, tad Latvijā, kamēr es strādāju ar Laiknet, nekad vēl nav bijusi iespēja izvietot vienības pilnīgi tukšā balances programmā, bet mūsu kaimiņi, kas ir Igauņi, viņiem bija iespēja izvietot Norvēģijas balances programmā, un tur bija cilvēki, kas ir ievietojuši pāris tūkstoši eiro nedēļas sākumā, un pēc 3 nedēļām ir nopelnījuši 30,000+ eiro no tā, ka viņi bumbiņi ir izceļojuši cauri vairākām programmām, kuras jums parādīšu tūliņ. Tā kā svarīgi to darīt ir no sākuma, un mums ir dažas stratēģijas, kas ir vērtīgāks, kas ir mazāk vērtīgs, bet tā viņš šodien arī izstāstīšu. Mums ir iespēja izvietot pilnīgi tukšā balances programmā, kurā nav vispār unit vienība. Un kā tas izskatās fiziski? Kopā balances programmā tie, kas zina, ir 5 kategorijas. Tie, kas nezina, tad tagad jūs iepazīsties, ka mums ir 5 kategorijas. Un ko tas nozīmē?
Mums ir pirmajā balanses kategorijā unit vienības vērtība ir 50 shopping punkti, jeb 50 eiro. Otrajā kategorijā ir 150 shopping punkti, jeb 150 eiro. Trešajā ir 400 eiro, jeb savukārt 400 punkti. Ceturtajā 1200 punkti vai 1200 eiro. Un ceturtajā ir 400 punkti, jeb 4000 eiro. Ko tad mēs saņemam? Ja jūs izvietojat naudu tikai vienīgi pirmajā balanses kategorijā, kas ir 50 shopping punkti, jūs saņemsiet kopā 110 plus 400 eiro. Ja jūs izvietojat tikai otrajā, jūs saņemsiet 330 plus 850. Ja jūs izvietojat trešajā tikai, tie būs 110 plus 1600. Ja ir ceturtajā, tad tie ir 3300 un 4800. Un ja jūs izvietojat piektajā, tad tie kopā būs 27000 eiro. Un kā darbojas pati sistēma? Šis vienkārši aprēķins. Ja jūs izvietojat balanses programmā numur 1, vienu vienību pa 50 shopping punktiem, tuvākajā periodā jūs saņemsiet 510 eiro, bet jūsu bumbiņa turpina ceļu. Ko nozīmē turpina ceļu? Tad, kad viņa nosacīt izpildās pirmajā balanses programmā izpildās nosacījums 35 un 35, viņa nebeidz savu dzīvi, viņa turpina savu dzīvi otrajā balanses programmā, trešajā balanses programmā, ceturtajā balanses programmā un piektajā. Nozīmē, ka jūs saņemsiet visas tās summas, kuras jūs redzat šeit ekrānā, un tādā veidā kopā turpmākajos gados, es gribētu teikt, tas nav uzreiz, bet tie turpmākajie gadi jūs saņemsiet 16240. Kā es varu būt tik droši, ka šī sistēma strādā, tāpēc, ka es pats esmu redzējis vairākiem no mūsu cilvēkiem, šīs bumbas jau ir izmaksājušās cauri. Mūsu aplēns Martins Manders ir fiziski parādījis, kādā veidā viņš ir nopelnījis 16240 no 50 eiro ielikšanas. Tā kā nav jautājumu, vai sistēma strādā, ir jautājums vienkārši, cik ātri viņi strādā. Jo, ja mēs ieliekam vienības savā personīgajā, tad viss būs atkarīgs no mūsu darba. Ja mēs ieliekam kādā no startautiskām programmām, tad tas viss atkarīgs no tā, kā tā valsts performē. Tāpatās ir ar otro kategoriju. Ja jūs ieliekat vienību pirmajā un otrajā kategorijā, tad tuvākajā nākotnē jūs saņemsiet 1620 eiro, 1690 eiro. Tad, kad šīs vienības izies cauri visām 5 balanses kategorijām, jūs saņemsiet kopā 32820 eiro. Tāpatās arī ar trešo. Ja jūs ieliekat pirmajās 3, nozīmē, ka jums ir kopā 600 shopping punkti, jūs saņemsiet šīs summas tikai un vienīgi tad, ja viņi izskatīs cauri vienai balanses kategorijai, katra no jūsu vienībām, nozīmē, ka 50 shopping punkti izskatīs cauri pirmajai, 150 izskatīs cauri otrajai un 400 izskatīs cauri trešajai. Kopā tas jums dos 4390 eiro par visu periodu, kamēr šī sistēma jums beigs strādāt, jūs saņemsiet aptuveni 50 000 eiro. Par pirmajām 4, ja jūs izvietojat vienības pirmajās 4, pa vienai vienībai katrā, tad jūs saņemsiet nepilnus 12 000 eiro uz investīciju, kas no shopping punktiem tīri balanses programmā ir nepilni 2000 eiro. Tā kā tie kopā ir 1600, 1800 eiro, ja 1800 shopping punktu, kurus jūs ievietojat, jūs saņemsiet 12 000 eiro. Par visu periodu, kamēr jūs vienības nosīt beigs dzīvi, jūs saņemsiet 68 000 eiro. Šis viss aprēķins, ko es dotā brīdī jums dodu, ir bez bonus vienībām, jo tas, kas jums jāatcerās, ka katra no šīm sistēmām, kamēr jūsu unit vienība, kas ir pirmajā kategorijā ielikt 50 shopping punktu, kamēr viņi iziet cauri pirmajā kategorijā, viņi uzģenerēs ir vēl 4 bonus vienības, kas turpinās ceļu šajā sistēmā. To visas nerēķina, jo kopā mums ir 5 kategorijas uz leju. Katrā kategorijā jūs saņemat vēl 4 bonus vienības, nozīmē, ka jums būs papildus vēl 20 unit vienības sistēmā, kas ģenerēs jums ienākumus. Tas viss nav papildus vēl šajā aprēķinā klātums ielikts. Un ja jūs ejat tā kā uz pilnu banku, tad jums ir kopā pa periodu, jūs saņemsiet tuvākajā nākotnē, jūs saņemsiet nepilnus 40 000 eiro, un par visu periodu, kamēr šī bumbiņas izmaksāsies, jūs saņemsiet 95 000 eiro. Šis ir kaut kas, kur mēs runājam patiesībā, ja mēs runājam bieži par mākoņiem, kur mums izmaksas jāgaida 3-4 gadus, tad šajā gadījumā mēs runājam par nedēļām un mēnešiem. Kā es varu būt tik pārliecināts? Ok, vēlreiz. Šis ir tas, ko es jums vienreiz stāstīju par bonus vienībām. Jūs bonus vienības turpina ceļu, pat ja jums ir, šo nav vērts stāstīt, mēs jau vienreiz to izrunājam. To arī nav vērts stāstīt, aiziet vērsim pie ragiem. Tad, lai jūs nopirktu balanses kategorijā numur 1 vienību, svarīgi saprast, ka tajā brīdī, kad atversies Malaizijas balanses programma, visiem spēles noteikumi ir vienādi. Nav iespējams izvietot, nezinu, tur 100 vienību pirmajā kategorijā vai 100 vienību otrajā kategorijā.
katram aktīvam marketeram, kurš kvalificējās nosacījumiem, kuri drīkst izvietot šīs vienības, ir iespēja izvietot vienu vienību dienā katrā kategorijā. Nozīmē, ka jūs varat, pieņemsim, 1. maijā, jūs varat izvietot tikai vienu vienību balans kategorijā numur 1, vienu vienību balans kategorijā numur 2, vienu vienību balans kategorijā numur 3, 4 un 5. Jūs nevarat izvietot vairāk. Tad pienāk 2. diena, jums atkal ir 1, 1, 1, 1. Pienāk 3. diena, jūs atkal varat 1, 1, 1, 1 salikt. Nozīmē, ka šādas spēles noteikumi visiem ir godīgi, jo ir ļoti daudz prezidentu, piedodiet, ja jūs sasniedzat šajā sistēmā 8.3 un jūs mēneša ienākumi ir 500,000 eiro mēnesī, visticamāk, ka jūs varat atļauties arī iegādāties daudz vairāk vienības, bet visiem spēles noteikumi ir vienādi. Tādi, kādi ir man, tādi ir jums un tādi ir visiem pārējiem, jo ātrāk un jo mēs pirmie izvietosim vienības, jo pastāv lielāka iespēja, ka mēs pēc iespējas ātrāk saņemsim naudu. Tāpēc dažas no stratēģijām es izstāstīšu pašās beigās, ko vajag darīt un ko katrā gadījumā nevajag darīt, bet, lai es nopirktu balans kategorijā numur 1 un lai jūs tiktu pie saviem 50 shopping punktiem, jums patiesībā ir jāiztērē 125 eiro. Kas no 125 eiro sanāk? Jums ir sistēmā ar savu karti, tas nozīmē, ka nauda vienam nav jāskaita. Jums sistēmā ar savu karti jāpērk ir discount, ne, bet kampaņa reseller paka, viņi tā arī saucās, jūs karti nopērk par 125 eiro, kur jūs saņemat 62,50, jūs saņemsiet M-voucheri un 62,50 jūs saņemsiet E-voucheri. Svarīgi saprast, ka E-voucheri tā ir jūsu fiziska nauda, ka šī iekšējā nauda, kuru jūs varat iztērēt pie sadarbības partneriem. Pie jebkuras kompānijas, kas akceptē E-vouchers Latvijā, tas ir gan Costa, gan Nuko.lv, gan Redcaps, gan Double Coffee, un jūs varat arī cietās dāvankartes, kas ir Maxima, mēnesi aptiek un tā tālāk iegādāties. Un šajā brīdī jūs saņēmāt ko? Jums kopā ir 125 eiro, kas patiesībā ir 125 shopping punkti. 75 no tiem shopping punktiem tiek novirzīti jūsu karjeras plānam, un 50 shopping punkti tiek novirzīti jūsu balans programmai. Mums ir viens jautājums, es pacentīšos uz viņu atbildēt. Jautājums būtu forši, ja mēs varētu pašās beigās iziet viņiem visiem cauri, bet pat cik es to nepateicu, mums laikam būs jāiziet tā kā viņiem tagad. Kur ir apsīties, kur rādās čats? Kāpēc man nerādās čats? Nu labi, visticamāk, mums nāksies pašās beigās iziet jau cauri, jo kaut kas ar čatu nerādās. Viss kārtībā. Ok, tā kā tas ir par BC balans kategoriju numur 1. Jūs gribat iegādāties balans kategorijā numur 2, jūs izmaksas ir 375 eiro, tas ir tad, ja jūs šodien startā gribat viņu iegādāties. Puse no tās naudas, cik novirzīta M-voucherī, puse no tās naudas, cik iegādāta E-voucherī. Vēlreiz, E-vouchers ir fiziska nauda, kur jūs varat iztērēt. Tas nozīmē, ka patiesībā jūsu ieguldījums ir tikai 187 eiro, no tā jūs saņemsiet 225 punktus karjerā un 150 shopping punktus, kur jūs varēsiet novirzīt balans programmā, restīvi jūs varēsiet novirzīt BC2 vienu bumbiņu. Tāpēc ir BC3, jums vajadzīgi 1000 eiro, pusi no tā ir E-vouchers, pusi ir M-vouchers, un 600 punktu aiziet karjerā, 400 punktu jūs varat iegādāties unit vienību 3. balans kategorijā. 4. kategorijā jums vajadzīgi 3000 eiro, no 3000 eiro pusi M-vouchers, pusi E-vouchers, 1800 punktu karjerā, 1200 punktu jūs novirzat jūsu balans programmā. Ja, ko jūs iegādājaties vienīgi 4. balans kategorijā. Un tāpatās arī ir 5. Jums ir 10,000, 5000 eiro jums ir M-vouchers, 5000 eiro ir E-vouchers. Ja kāds satraucās par to, ko viņš darīs ar 5000 eiro E-voucheriem, ticēt, ne, arī šim ir risinājums, bet šim risinājums nav varbūt tās tā kā tagad un uzreiz, bet šim ir risinājums 1-1 sarunās. Mēs esam atraduši, kādā veidā arī šo naudu var atkašot un kā viņas var tikt atpakaļ. Tā kā BC5 jums maksā, jūs saņemsiet 6000 punktus karjerā un jūs saņemsiet 4000 punktus, ko jūs varēsiet nopirkt balans programmas numur 5 unit vienību. Tātad apkopojums par visu. Šīs ir summas, lai jūs nopirktu pa vienai vienībai katrā kategorijā. Tad 125 eiro jūs saņemat balans kategorijā numur 1 vienību, 375 eiro jūs varat nopirkt balans kategorijā numur 2, 300,000 eiro jūs nopērkat 3. kategorijā, 3000 eiro jūs nopērkat 4. kategorijā un 10,000 eiro jūs nopērkat 5. kategorijā. Svarīgi saprast, ka puse no šīs summas, par kuru jūs patiesībā pērkat vienības, kas ir 125, 375 tūkstoši, 3000 un 10,000, pusi no šīs summas jūs saņemat atpakaļ kā fiziskā jūsu nauda, kas nav, tas nav gluži kā eiro, jūs nesaņemat viņu papīrā, bet jūs saņemat viņu kā iekšējā naudā, kur jums ir
kur jūs varat iztērēt, pērkot lietas un vietas, kas jums ir nepieciešams. Kaut vai pieņemsim kā ar auto, jums vienkārši jāatrod kāds, kurš grib celt māju, un viņam vienkārši šīs vouchers vienkārši jāapmaina par fizisku naudu. Nu, kas kā piemērs. Tad rekomendējamie varianti, kuri dotā brīdī ir, kurus mēs esam izpīpējuši un kuri liekas nosīt visinteresantākie un visaistošākie, uz dotā brīdī mums ir 3. Viens no tiem ir izvietot vienības gan pirmajā, gan otrajā, gan trešajā. Tas jums izmaksā 1500 eiro. No 1500 eiro tuvākajā periodā jūs izcelsiet 4390 eiro. Ja, tur ir neliela drukas kļūda. 4390 eiro. Pa visu periodu kopā, kamēr jūs vienības beigs darbu, jūs saņemsiet nepilnus 50,000 eiro. Tas ir viens risinājums. Otrs risinājums ir, šis ir mans rekomendējamākais variants, kur jums ir jāieliek 4500. Tas nozīmē, ka jūs izvietojat pa vienai bumbiņai pirmajās 4 kategorijās, un jūsu iznākums tuvāko nedēļu mēnešu laikā, es gribētu teikt, būs visticamāk līdz 2 mēnešiem, ja jūs paspēsiet būt viens no pirmajiem, jūs saņemsiet ilgtermiņā nepilnus 70,000 eiro. Un, ja jums ir drusiņi vairāk brīvu līdzekļu un zāles kabrītī stāv nedaudz vairāk eiro, tad šis ir nosīt labākais variants, kur uz jūsu investīciju, kas ir 14,500, jūs saņemt ārā 39,490 un pa visu periodu ir nepilns 100,000 eiro, kas iekrīt jūsu māciņā. Tad vēlreiz, šādas summas jūs varat izvietot 7 dienas, bet nav prātīgi to darīt 7 dienas. Prātīgākais ir to darīt 1. dienā, 2. dienā un 3. dienā. Jo šādas apmācības, kuras mēs dotajā brīdī veicam un rādam un katru dienu stāstam nedēļu pirms šī visu un ļaujam cilvēkam sagatavoties, ticiet, nav pasaulē tik daudz cilvēku, kas ļauj tam visam sagatavoties un ļauj to visu darīt. Ir organizācijas, kas par to sāks runāt 1., 2., 3. maijā, bet mums ir svarīgi, ka mēs savus unit vienības esam palikuši tam visam pūlim apakšā, un 1. maijā jums jau nauda ir profilos, un 1. maijā mēs jau viņus esam nopirkuši, lai tie pasaules apvienība cilvēki, kur dotajā brīdī guļ vēl, tad, kad viņi pamostās, viņi sakrāmē virsū vienkārši mūsu balanses programmā. Tā kā vēlreiz 3 varianti, 1500, 4500 un 14,500. Šie 3 rekomendējamie varianti. No 3 rekomendējamiem variantiem tuvākajā nākotnē, tas, ko jūs saņemsiet šo. No 1500 eiro saņemt 4300 arī nemaz nav tik slikti. Ja? Pavisam nākotnē, kamēr jūs vienības beigas ciklu, jūs saņemsiet šo. Tikai atcerieties, ka katra vienība, kas iziet cauri savai kategorijai, viņi uzģenerē vēl 4 bonus vienības. Tas nozīmē, ka šī summa varētu būt arī 4-kārša. Bet, svarīgi, ka jūs saņemsiet arī tie, kas domā par saviem karjeras līmeņiem. Par katru šo te jūs saņemat tik daudz punktus, jūs saņemat savai apvienībai, un tik daudz punktus katrs, kurš iegādājas šo te, ģenerēja arī jūsu apvienībā. Tā kā šis ir fantastisks karjeras mēnesis, jo, lai jūs saprastu vienkārši loģiku šim visam. Pēdējā gada laikunēt varbūt tās tie karjeras līmeņi, kas sasniegt, nav tik daudz. Un jūnija pasākums, kas ir promotēts kā lielākais pasākums, kas dotajā brīdī vispār būs Eiropā, kompānijai ir nepieciešams jauni karjeras līmeņi uz skatuves, jo zināt, kas notiek visu šīs apbalvošanas, lielais šovs un tā tālāk. Un šis ir reālākais variants, kas ļaus šausmīgi daudz cilvēkiem nopelnīt kaudzi naudas. Un šis ir reālākais veids, kā šausmīgi daudz cilvēku nopelnīs daudz jaunas karjeras līmeņus, ja viņi beidzot šim visam pieies tā kā pavisam nopietni. Un ticiet un nē, šis ir tas sāmiņš, kur kompānija atradusi, kur daudz cilvēku varēs nopelnīt un daudz cilvēku varēs sasniegt šos te karjeras līmeņus. Kā es to zinu? Atkal no mūsu draugu igauņu profiliem, skaroties visā, kas notika tajā brīdī, kad atvērās Norvēģijas balanses programma, liela daļa no cilvēkiem Igaunijā nopelnīja pāris nedēļu laikā 20,000, 30,000 un daži nopelnīja nedaudz vairāk. Bet papildus šiem visām summām, kas ir 4,000, 3,000, 12,000 un 39,000, atcerieties, ka jūs saņemat arī pusi no tā, ko jūs esat investējuši sistēmā. Tas nozīmē, jūs ieliekat sistēmā 1500, jūs nopelnīsiet 4,390 plus 750, kas ir pusi no tā, ko jūs ielikuši esat, jūs saņemsiet atpakaļ kā e-voucher, kas ir jūsu nauda, kur jūs varat tērēt. Līdz ar to man liekas, ka simpātiskākais patiesībā ir pēdējais variants, kas ir 14,500, jo patiesībā jums ir jāieliek sistēmā tikai 7,250, jo otru pusi jūs saņemsiet atpakaļ
naudā, kur jūs varēsiet izcerēt pie sadarbības partneriem. Tā kā iemaksas mums ir kreisajā pusē, tuvākajā periodā ir tās, kas ir mūsu sarkanās summas, to mēs saņemam tuvākajā periodā, un ilgtermiņā tās summas, kuras mēs saņemam tajā brīdī, kad vienības beidzas ciklu. Tad plāns ir ļoti vienkārši. Ir 7 dienas, mums ir 5 kategorijas. Katrā no kategorijām mēs varam izvietot vienu bumbiņu dienā, neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu status līmenis un tā tālāk. Jūs varat izvietot vienu bumbiņu dienā, ja, kas ir BC1, BC2, BC3, BC4. Ja tās ir 7 dienas, patiesībā mēs varam izvietot 7 reizes pa 5 bumbiņām. Tā kā cilvēki, kuriem ir vairāk naudas, var izvietot arī 14,500 reizes 7, tā kā arī tas ir ok. Tad plāns ļoti vienkārši. 1. līdz 7. maijs mēs runājam tikai un vienīgi par unit vienību izvietošanu, tikai vienīgi. Šis ir, kamēr mēs visam gatavojamies, kamēr mēs izvietojam, visefektīvākais to visu darīt un izvietot ir pašā sākumā, kā es saku, 1., 2., 3. diena. Pēc tam būtu vēlams to vairāk nedarīt, jo būs citi, kas to darīs, bet citi, kas to darīs, lai viņi arī izvieto un vieto savus bumbiņus virs mums. Pasaka Dievs, lūdzu, nemēģiniet izvietot vienību 7. dienā, tāpēc 1. maijs sākās nākam trešdien, tāpēc pirmdien, otrdien ir jāgatavojās, ir jāsaprot, vai kartēm ir kaut kāda limita vai nav kaut kas, lai mēs to visu varam darīt. Jo šeit nav nekāda nauda nekam jāpārskait, mēs to visu varam darīt ar savu maksājumu karti. Ir svarīgi neaizmirst savu PIN kodu, vai visas pārējās lietas, kas mums ļauj to visu darīt un iegādāties un padarīt šo visu sistēmu visiem draudzīgu un pieejamu. Tad turpinot pēc tam, 7. maijs, bet 7. maija mums paliek vēl 4 nedēļas, kur strādāt, un tur mēs strādājam ar EC4 Cloud un Infinity Cloud, tā kā tam būs vēl 4 nedēļas, ko to visu darboties. Tad patiesībā, kas ir vajadzīgs tiem cilvēkiem, kas domā, ka šī sistēma nestrādā, un šis ir mans ieteikums jums visiem, jo katram ir draugs, kurš domā, ka šī sistēma nestrādā. Un kas ir vajadzīgs katram Pēterim, piedodiet, man ir draugs Pēters, bet Pētera piemērs izmantojis jau pirms tam 10 gadus, Pēters, sorry. Bet kas ir vajadzīgs katram cilvēkam, lai šī sistēmai noticētu, katram cilvēkam ir vajadzīgs pierādījums. Un iedomājieties, lai jūs saprastu, kāds hypes tūlīt būs ap šo sistēmu. Maijs nebūs grandiozākais mēnesis, kāds var notikt ar jūsu karjeru. Ja jūs neieliksiet naudu maijā, tad nekas jums nenotiks. Bet padomājiet elementāri vienu lietu. Nākamais šāds ir plāns, nākamā šāda valsts, ka mums atvērsies, būs oktobris. Ko tas nozīmē? Nozīmē, jūs mājā ieliekat naudu vienalga, tie ir 1500, 4500 vai nepilnīgi 15,000 eiro. Un jūs pieņemsim mājā, jūnijā, jūlijā jūs saņemat atpakaļ visu savu summu un jūs tur esat to nopelnījuši. Un tad pienāk oktobris. Un tad jūs oktobrī aiziet pie visiem saviem paziņām, draugiem, kolēģiem, radiniekiem, kurš šajā sistēmā iespējams netic, un parāda vienkārši savā telefonā. Reku draugs, tik daudz naudas es ieliku, rekomendāju bankas konts, tik daudz naudas es saņemu atpakaļ. Kādi jautājumi? Jautājumu nav. Vienīgais jautājums ir, cik daudz naudas tu vari ielikt. Tas notiks februārī, kad ieliks visu jūsu paziņas, jo mums būs pierādījums, ka šī sistēma strādā. Un tad vislielākais hypes, kas būs 3. vilnis. Jūs zināt, jūrā ir 9 vilni. Mums pietiek ar 3 viļņiem. Patiesībā šajā sistēmā mums ir 1 vilnis, bet, ja mēs runājam par tādiem viļņiem. Ja, tad 3. vilnis un 3. hypes būs nākamā gada februāris, kad jums patiesībā vairs nekas nebūs jādara, jūs būsiet savu jau pierādījis, jūsu draugi, kuri būs nopelnījuši, kā jūs domājat, ko viņi darīs. Pat, ja viņi būs vislielākie skeptiķi šajā sistēmai, viņi tomēr aizies pie saviem kaimiņiem, pie saviem draugiem, pie saviem čomiem un parādīs vienkārši elementāru īziņu. Un tur nevienam vairs neinteresēs, kas ir balans programma, kā viņi strādā, tur vienkārši būs īziņa. Tik ielikt, tik nopelnīt. Jautājumi ir, jautājumi nav. Šī ir pirmā no 7 valstīm, kas atvērsies šajā gadā, tāds ir plāns, un nākamā gada atvērsies vēl 20 valstis. Kā es teicu, cashbacks, jeb laikunēs dotajā brīdī pasaulē pastāv nepilnus 16 gadus, un pēdējo 6 gadu laikā nav atvērusies neviena valsts. Pirmo 10 gadu laikā atvērās 47. Dotajā brīdī 2 gadu laikā ir plāns atvērt 27 valstis, un tad jautājums, vai mēs esam pareizā brīdī un pareizā mirklī, par to šaubu nav. Mēs esam vispareizākajā brīdī, ja mēs esam pirmā šīs valsts atvēršanās pašā sākumā.